Labvakar! Visi, kas mani klausās, dzird, skatās, vēlas klausīties vai vēlas vienkārši paskatīties uz manu seju. Es kaut kādu laiku neesmu neko rakstījis, un tam bija zināmi iemesli, pie tam absolūti objektīvi iemesli. Jo gandrīz mēnesi es atrados apvienotajā karalistē, kas ir viens no Latvijas Republikas strateģiskajiem partneriem, un tur risināja dažādu veidu jautājumus, nosauksim to tā. Un pa vidu man cilvēki dabīgi, kas zvana, sūta SMS-us un mailus tajā skaitā un uzdod visādus jautājumus, gan pirms jaunā gada, gan pēc jaunā gada un tā tālāk. Tāpēc es nolēmu šodien tādu nelielu ierakstu uztaisīt, un pirmkārt es visus jūs, kas mani skatās ar interesi, neieredz, vai tagad lamājas, vai rāda kulaku, vai kaut ko tādu, ja vienalga neatkarīgi no visiem jūsu uzskatiem, nostādnēm, pozīcijām un tā tālāk, es jūs visus sirsnīgi apsveicu jaunajā 2024. gadā pagājušajos Ziemassvētkos, dažādos, kurus atzīmē luterāņi un anglikāņu baznīca vienā laikā, pareizticīgi atzīmē citā laikā un tā tālāk, bet, kā saka, lai Dievs virs zemes un cilvēkiem ir mierīgs prāts. Kaut kā tā tur bija tas pareizi jāsaka, ja? Tātad, kāpēc es nolēmu vispār šodien kaut ko ierakstīt? Tāpēc, ka tiešām uzdod jautājumus un tādus, es teiktu, nopietnus jautājumus īstenībā, ja? Un nolēmu, ka kaut kas man ir jāpasaka. Pirmkārt, man katru otro jautājumu uzdod sekojošu. Vai Krievija iebruks Latvijā? Ja iebruks, tad iebruks kad? Un ja iebruks kad, tad kādā veidā? Ņemot vērā visu situāciju Ukrainas frontē, kur situācija ir iestrēgusi Verdenas aptuveni scenārijā, un to, kad Amerikas Savienotās valstis ir, vai precīzāk nevis ir, bet nav izpildījuši savus saistības, kuras bija uzņēmusies attiecībā pret Ukrainu un Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Un to, ka Krievi atkal savukārt visur pūš fanfaras, kā viņi uzvar, un savukārt atkal to, ka šajā gadā novembrī Amerikā par prezidentu kļūs Trumps, un tad vispār būs vāks, jo Amerika izies ārā no NATO. Un tā tālāk, tur tas viss ir pilns internets, viņš ir pārslogots vienkārši jau no visām šīm, es teiktu, atklāt sakot, muļķībām, ja? Un tāpēc pacentīšos tā īsi atbildēt. Es atbraucu šīs nedēļas sākumā, ne ar velosipēdu, atlidoju ar lidmašīnu, ja, un trāpīju tieši tajā dienā, kad Ryanair mainīja savas lidmašīnas, kas ir Boeing Mahi bijuši uz citām, jo tur atkal kārtējam Maham gaisā bija izkritis ārā kaut kāds gabals no lidmašīnas, un tāpēc nācās man Anglijā pagaidīt kādu zināmu laiku lidostā, kamēr samainīja lidmašīnas, un tur es noķēru kaut kādu vietējo gonorēju, kad man vēl uz šo brīdi ir balss ciet, kaklu te lauza tā kā it kā spoguļs, stikls būtu sabāsts rīklē, un iesnas tek, aptuveni tā kā līdz ceļgalam, ja? Kaut kādu tādu gonorēju es tur esmu dabūjis, kā es viņu saucu, un ar to es esmu sekmīgi atgriezies mājās. Bet nekas traģisks, es mirt netaisos, tas ir 100%, ja, un gan jau viss būs normāli. Tātad attiecībā par Krievijas iebrukumu un par Krievijas kaut kādiem tur panākumiem Ukrainā. Tātad, ja mēs paskatīsimies vispār kopumā par 2023. gadu frontes līniju, tad, pa lielam, tad Krievi kaut kur ir pagājuši uz priekšu 1 kilometru un kaut kur ir atgājuši 500 metrus atpakaļ, aptuveni tā vidēji, ja. Tāpēc par kaut kādiem Krievu panākumiem runāt vienkārši nav nopietni. Tas nav nopietni, ja, un cilvēki, kas kaut ko sajēdz militārā sfērā, saprot, ka, ja Krieviem ir nepieciešams pusgads,
lai ieņemtu apdzīvotu vietu, kurā ir dzīvojuši kādreiz 10 000 cilvēku, un pie tam tur zaudēt savu dzīvospēku, es domāju, kā ap kādiem 1030 aptuveni, ja. Nu, tas viss ir pilnīgi anomāli, aloģiski, un no militārā viedokļa tur, jebkurā normālā valstī, tur visi tie ģenerāļi, kas to visu vada, viņi sen jau būtu tribunāla priekšā, ja. Tas ir pirmkārt, tātad tur nav uzvaru, tur ir ļoti smagi zaudējumi. Dabistiski, kad zaudējumi ir arī Ukrainas pusē. Tas viennozīmīgi, tāpēc, ka nevar būt tā, ka tikai viena zaudē, otra nē, ja. Bet tas, ka tur Krievija ir kaut ko uzvarējusi, tātad šito vajag uzreiz no galvas mest ārā šīs muļķības, ja. Tātad 23. gada periodā tieši otrādi Krievija izvāc ārā faktiski no Melnās jūras akvatorijas savu Melnās jūras kara floti, kas ir īstenībā milzīgs strateģisks sasniegums. Es nezinu, kāpēc par to Latvijā nerunā, jo darbība jau, kara darbība notiek ne tikai uz sauszemes, bet arī uz jūras un gaisā. Tātad gaisā Krievija nav varējusi gūt strateģisku, tā kā tur strateģisku, viņiem pat nav operacionālā līmenī, pat taktiskā līmenī nav frontes aviācijas pārsvaru īstenībā. Tā kā par to arī runāt jēgas nekādas nav, jo nav vienkārši tā, par ko runāt. Savukārt, ja mēs runājam par karu uz jūras, tad Krievija ir Melnās jūras kara floti izvākusi faktiski ārā no visām savām bāzēm, kas ir apkārt Krimai. Tas ir ļoti svarīgs faktors, un šis faktors var ļoti nospēlēt milzīgu lomu nākotnē. Tas ir nākotne, tas ir šis 2024. gads. Tātad tas ir pirmkārt. Otrakārt, pie šādas situācijas, un ir pirmie pierādījumi, tajā skaitā no Lielbritānijas izlūkdienesta, par to, kad ir jau atrastas atlūzas, ja tā viņas var nosaukt, atlūzas principā, ja, no Ziemeļkorejā ražotajām vidējas darbības balistiskajām raķetēm, kuras ir izmantotas pret Ukrainas republiku no Krievijas bruņoto spēku puses. Tātad tas tikai apliecina to, ka neskatoties uz militārā kompleksa restruktūrizāciju Krievijas federācijas, uz to, ka tur strādā tagad 3 maiņās it kā. Nu, diemžēl ir spiesti izmantot Ziemeļkorejas raķetes un tajā skaitā tos pašus Irānas Islama Republikas dronus un visu pārējo un tā tālāk. Tā kā par to īstenībā jāstraucās nav, un pie šādas situācijas, nebūs Latvijā iebrukuma. Tā kā nevajag biedēt cilvēks, un es jau kaut kāds pāris reizes to es teicu, ka tiem žurnālistiem, kas paši vispār vienu dienu vienā armijā nav dienējuši, tādu mums te ir pilns, ja, un politiķiem, kas arī atkal nevienu dienu nevienā armijā nav dienējuši, viņi pat Latvijas armijā neviens nav dienējuši, ja, ja tā reāli mēs skatāmies. Nevajag biedēt cilvēkus, beidziet jūs biedēt cilvēkus vienkārši, nebūs šeit nekāda kara tuvākajā kaut kādā pārredzamajā laikā, nebūs nekāda Krievijas federācijas bruņoto spēku iebrukuma, gan pa sauszemes robežu pārējot Latvijas valsts robežu, gan no jūras puses izceļot desantu no Baltijas jūras, tas nebūs. Šitās muļķības visas pagaidām nevajag klāstīt, un viņas galvenais nevajag tiražēt ārprātīgos apjomos, jo cilvēks pārņem stresu, depresijas un sāk uzdot tiešām jautājumus, vai tad tiešām ir jālaižās projām, ir jāpārdod īpašumu un tā tālāk. Tāpēc nevajag tracināt tautu, mums ir daudz citu problēmu, ar ko nodarboties, sākot kaut vai ar elektrovilcieniem, kur jau ir vesela anekdote. Ja? Brīnos, ka tur neviens nav iesēdināts pagaidām. Tātad tas būtu tas, kas ir attiecībā uz Krievijas iebrukumu Latvijā. Ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Neiebruks Krievi, to es jums varu apsolīt 100% šajā gadā, 2024. gadā, viņi 100% neiebruks Latvijā. To tad uzreiz noliekam visu šīs muļķības malā, ja.
Tālāk, nākošais jautājums. Variants tāds, kad kas notiks pasaulē, kad sāksies pasaules karš? Tāds arī uzdod jautājums. Nu, pasaules karš nesāksies arī, par laimi vai par nelaimi, visdrīzāk jau, ka par laimi, ja, tāpēc, ka cilvēki, kas nosaka pasaules kārtību, un tās ir kodolu valsts, tajā skaitā tā ir arī Krievija kā kodolu valsts. Lai gan tur varētu pielietot šo apzīmējumu, ka tā ir augšvolta ar kodola raķetēm, ko teica viens ASV prezidents savā laikā, bet arī tik traki nav. Teiksim tā, no otras puses, ja mēs skatāmies, kāda ir viņu bruņojuma un tehnoloģija attīstība, bet neviens nav tik ķerts, lai pasauli uzlaistu gaisā. Nē, tādi ķertie ir, bet tiem ķertiem nav kodolieroču par laimi. Ja. Tālāk nākošais variants, pat ja atkal man uzdod jautājumu, kas notiek, ja Putinam saiet tur viss dēlī, ja? Nē, viņam tāpat ir sagājusi dēlī, ja? Bet lai palaistu vispār nesēja raķeti ar kaut ko no kodola lādiņa, ja, tur tas process, tur ir protokols, ja, un tur tā nav, ka tur vienkārši Putins nospiež vienu pogu un momentāli viss lido pa gaisu. Tas ir viss daudz savādāk, komplicētāk. Ir iesaistīts vairākus cilvēku, ne tikai vairāki cilvēki, bet pat vairākas cilvēku ķēdes visā šajā procesā, un, atklāt sakot, es nešaubos, ka mūsu rietumu partneri kaut kādus šos ķēdes posmus sen jau ir pārņēmuši savās rokās, visādam gadienam. Un, kā mēs redzam no situācijas Gazā, kur Irānas Islama Republika tur bļāva kā aizkauts cūka, ka viņi tūlīt un Izrēlu nolīdzinās, un tur Hezbollah vēl pieslēgsies no otras puses, un tūlīt tur viss būs, ja? Nav nekā, nav, viss, bet pa to laiku jau ir nolikvidēti vairāki Islama sargu korpusa ģenerāļi. Es nemaz nerunāju par Hamas vadītājiem. Tur vesels bars jau ir, kā saka, jau satikušies ar visvareno, ja. Tāpēc, ko es ar to gribu teikt, kad, lai arī kādas valstis nebūtu, un, lai cik tur nebūtu tās valdības čaļtā dīvaini, nosauksim tā, ja. Kā man tagad Anglijā teica, ka viņi challenge, ja, ka tas tāds, kas iziet ārā no kaut kā, ja, neatbilst vispār pieņemtam. Tad, tomēr viņi arī nav tik naski uz to pogu spaidīšanu un kaut kādu ārprātīgu pasaules spridzināšanu. Tāpēc es skatos tomēr ar zināmu tādu pozitīvismu. Attiecībā par Amerikas vēlēšanām, principā ir skaidrs, ka pie tās situācijas, kāda ir šodien, un ja viņi turpina attīstīties, ka tur uzvarēs Donalds Trumps, tas ir viennozīmīgi, un te ir atkal milzīga kļūda, ko dara Latvijas mēdī. Melu mēdī īstenībā, ja. Un tas ir Sorosīta nopelns pilnīgs, tikai Sorosīta nopelns, kad no Trumpa ir uztaisīts kaut kāds monstrs, kurš tur skraida pakaļ Putinam kā suņuks tur zem astes sošņā un zem Putina astes, ja, un kad visu dara, ko viņam Putins liks vai liek, un tur viss kaut kādi murgi pilnīgākie, ja. Jo, ja mēs paskatāmies chronoloģiju, vienkārši paņemat, ieiet iekšā mamā Googlā, paņemat chronoloģiju Trumps un ieroču piegādes Ukrainas republikai. Jūs redzēsiet, ka pirmās ieroču piegādes, kurām bija absolūti stratēģiska nozīme pirmajās Krievijas agresijas iebrukuma dienās Ukraiņiem, priekš Ukraiņiem, tās bija piegādātas tieši Trumpa laikā. Mīļie cilvēki, takšā analizējiet kaut ko, un Amerikā nav iespējams, kad viens prezidents pieņem tur lēmumu un uzreiz tur viss kaut kas notiek un tur viss tikai tā notiek. Tur ir 10 varas centru, ir sistēma, tā ir demokrātija reāli saucās.
ir sistēma, kas nodrošina sistēmas stabilitāti, saprotiet. Un amerikāņu ārpolitika, neskatoties uz viņu visiem tur tiem iekšējiem cirkiem, un tur iekšējo cirku tiešām ir ļoti daudz, tas ir pilnīgi loģiski, ja. Nu, viņa nav tāda, ka šodien viņai tur pa kreisi, un mēs tur būvējam komunismu, un rīt viņi tur ir pa labi, un tur sēž 3 Pinocheti rindā. Nu, nav, tas Amerikā nav iespējams. Nu, cilvēki, kas ir vispār kaut ko sajēdz no Amerikas, man dos, es domāju, apstiprinājumu 100%. Bet tā kā Trumpa lielākais ienaidnieks ir Sorosa kungs, ja, nu, tad musīja Sorosīti ir uztaisījuši no Trumpa tādu tā kā putnu biedēkli, ja, nu, viņš absolūti adekvāts čalis, pēc izcelsmes vācietis vispār, cik es par viņu zinu. Un, nu, viņam ar galvu viss ir kārtībā, jo, kāpēc es to saku, nu, uztaisat jūs tādu, kā saka, biznesu, kādu viņš ir izveidojis, aprecat tādu sievu, kādu viņam ir, ja, pēc ārienes kaut vai. Un, ja nemaldos, viņš ir 4 vai 3 bankrotējis, tas ir uzmetat visus, ja, un paliekat pie tam dzīves un jau kļūstat par ASV prezidentu, ja. Nu, tas ne katram sanāk, tāpēc nevajag tā domāt, ka tur viss ir galīgākajā ķīselī. Nu, nav tur ķīselī, nekas tur viss ir kārtībā reāli, ja. Kāpēc viņi šodien spēlē šo spēli, kad nesniedz nepieciešamā apmērā atbalstu Ukrainai, nu, Amerikas iekšpolitika, tiek izmantot šis Ukrainas iekšpolitikā, tiek izmantot šis Ukrainas faktors vienkārši. Es domāju, par to es absolūti pārliecināts, ka tas ir tikai kaut kāds laika jautājums, kad atkal tajā skaitā militārā palīdzība Ukrainai krasi pieaugs. Es nezinu, kāpēc, atgriežoties no apvienotās karalistes, par to es pārliecināts. Tā kā es domāju, ka tā būs, ja. Tad, es aizmirstu te vienu lietu pateikt, tātad te vispār kāda humora nenotiek. Atrodos es apvienotajā karalistē, ja. Man zvana nezināms numurs no Latvijas. Numurs ir tāds, +371 29 239 901. Vēl vienreiz atkārtoju telefonu numuru, ja? +371 29 239 901. Un tur skan, principā es neceļu nezināms numurs, ja man viņi nav ierakstīti iekšā, nu, kā abonentu sarakstā, ja? Bet, nu, kaut kāds cilvēks zvana, es domāju, nu, kāpēc nepacelt, ja? Es paceļu klausulu, lai gan tas naudu maksāja, jo, ja neizmantot Wi-Fi, tad tas baigais piķis, man tāda piķa nav, ja. Nu, lūk, un tur tāda subjekta, Ilgarta Zeiberta kunga balss, kurš man saka, čau, vecozēni, es saku, nu, klausos tev. Viņš saka, tu zini, es no Baltkrievijas vēstniecības, vai es tagad Baltkrievijas vēstniecībā? Nē, es dabīgi viņu izslēdz ārā, un viss ar to beidzās, ja. Bet, kur ir tas knifs? Tātad, visdrīzāk, ka te ir nedaudz jāuztaisa atkāpi, lai vispār saprastu, kāpēc ir šāds knifs un kāpēc es šo knifu stāstu, ja. Tātad ir tāds Ilgards Zeiberts. Viņš vada it kā kaut kādu Baltijas ģeogrāfijas biedrību, kurā sastāv viņš un biedrības nosaukums. Vairāk tur nekā nav, tā ir visa biedrība, ja. Nu, lūk, un viņš ir nācis no čekistu ģimenes, viņa tēvs ir Čekā strādājis. Nu, puslatvietis pēc izcelsmes, bet, nu, strādājis ir Čekā. Jā, VDK, Valsts drošības komiteja. Viņš pēc tam, šis kungs ir, mēs savā laikā viņu ļoti pētījām un filtrējām, lai saprastu, kādu Krievijas spēcdienestu viņš pārstāv. Nu, jā, kāds savādāk. Nu, un viņš pēc tam ir kaut kādā veidā pabeidzis Nacionālo aizsardzības akadēmiju, it kā. Tas viss ir tikai tā no viņa vārdiem. Es neesmu racies iekšā kaut kādos tur valsts datu bāzēs, jo tas ir aizliegts darbības. Es tā smaidu to visu sakiem. Nu, lūk, un pēc kaut kādiem datiem viņš ir it kā dienējis militārā pretizlūkošanas dienestā, tad, kad to veidoja galvenās izlūkošanas pārvaldes Padomju Savienības bruņoto spēku dabīgi, kad Pūkvedis Auseklis Pļaviņš, nu, tas profesionāls spiegs militārais, nu, viņš attiecīgi Krievijas tajā laikā jau
militārā izlūkdienesta uzdevumā veidoja Latvijas militāro izlūkdienestu. Nu, mums tādi cirki bija 90. gadā. Nu, tie, kas tajā laikā dienējuši, to visus šos humors atceras. Nu, un tad, cik es saprotu, ka šitas Ilgards Zebarts ir dienējis kaut kur pie Ausekļa Pļaviņa var būt, tur kaut ko strādājis uz krieviem dabīgi, ka, nu, ne jau uz Latviju. Nu, un tad pēc tam viņš it kā jūras spēkos ir bijis, tur viņi kaut ko ir nozaguši. Nu, jā, nu, tur zog visi. Nu, ne visi, bet, nu, mums te baigi zog armijā. Es te tagad lasu visu pēc kārtas, tur vēl viena nospēruši pa 300 štukām, kaut ko visu pazuduši galiem. Nu, nav labi, jā. Nu, lūk, un šitas arī kaut ko tur nozadzis, un tad, cik es saprotu, viņš ir izsviests ārā. Un tad šis džeks savā laikā strādāja grupā Kolona, Ielas plaudes, tur atkal tādi čekistu gali visādi ir. Nu, ja mēs skatāmies tā reāli to visu, jā. Un tad kaut kādā brīdī, kad es vadīju radio programmu, Radio Pīk 100 FM, viņš griezās pie manis, un manu telefonu numuru viņš bija sameklējis no viena mūsu kopīga paziņas, un viņš stādījās priekšā kā drošības policijas darbinieks. Nē, nopietni, es jums tagad to humoru stāstu, bet tajā laikā stāties priekšā, nu atnāk šitāds kadrs, un viņš saka, es esmu no drošības policijas, es saku, baigi labi, es saku, ko tu gribi? Viņš saka, bet man vajadzētu uzstāties pie jums raidījumos, būtu labi, ja tu mani intervētu. Es saku, nu ok, nu es saku, es varu tev stādīt priekšā kā drošības policijas darbinieku štata, ārštata, vēl nezinu tur kādu. Viņš saka, nē, tas ir noslēpums valsts. Nu, ok, noslēpums, tak noslēpums, nu, lūk, un tā viņš arī tika nointervēts vairākas reizes, un tad viņš vēl teica, ka viņš ir ekonomisko zinātņu doktors, un ka pēdējais, kas ir aizstāvējis disertāciju pie Raitas Karnītes, nu, tas tur viss no viņa vārdiem es stāstu. Pie tam tas, ko es stāstu, ir dzirdējuši ļoti daudz cilvēku, jo viņš to visu mierīgi klāstīja, tur kaut vai 10 cilvēku klātbūtnē, ja? Nu, lūk, un tad viņš teica tā, ka viņš regulāri apmeklē Krišāna Barona ielu, kur atrodas drošības policijas birojas, kā zinātniski mēdz teikt, un ka tur viņš ik gadu saskaņo pievienotās vērtības nodokļa karuseļa schēmā atmazgājamā nodokļa apmēru pievienotās vērtības, kurš iet caur Kolonu grupas uzņēmumiem. Nē, nopietni, nu cilvēks skaidrā prātā nedzēris, tur, es domāju, ka bez narkotikām, nu, mēs esam vairāk cilvēks savstarpēji, tur, nu, kaut kāds bariņš veču, un viņš šādas lietas klāst, ka viņš te tikko no rīta bijis drošības policijā saskaņojis uz gadu atmazgājamā PVN karuseļa kvotu Kolonai. Un ka tagad viss sakal notiks tāpat, kā jau notiek visus gadus. Nu, mēs tā skatījāmies un domājām pie sevis, nu, vai nu cilvēkam ir jābrauc uz aptiekas ielu, vai man pareizi liekas, vispār ir Tvaiku ielu, un ja nemaldos Tvaiku ielu 2, bet nu nav būtiski. Un tad viņam pa vidu vēl bija kaut kāda krimināla lieta, kur viņš bija kaut kādu automašīnu sadedzinājis. Nē, tur kaut kāds tādi humori visādi, ja? Un, nu, mēs secinājām, ka cilvēks vienkārši slims. Droši, ka arī ir, ja? Nu, lūk, un tagad šis cilvēks skaidri zinot droši, ka no Krievijas spēcdienestiem, jo ļoti elementāri var noteikt mobilo telefonu ģeolokācijas caur bīlingiem un tā tālāk, un redz, kad es atrodos apvienotā karalistē, nu tāda slikta valsts priekš Krievijas, un viņš man pēkšņi sāk zvanīt, ka viņš zvan no Baltkrievijas vēstniecības. Tas zvans saturs, es domāju, ka mūsu drošības iestādēm ir pieejams, jo cik man ir atkal zināms, ka zvani tiek saglabāti. Nu, ja? Pie Latvijas operatoriem. Un ka viņi var no arhīvu dabūt ārā. Tā kā, ja Latvijas drošības iestādēm interesē šādi kadri, kuri zvana vai no Baltkrievijas vēstniecības vai Baltkrievijas vēstniecības uzdevumā, tad es jums iesaku ar šo kungu padarboties. Un vēl vienreiz atkārtoju telefonu numuru 292399901. Nu, vispār vāks. Nu, lūk, un tā vietā, lai nodarbotos ar tiešām nopietniem jautājumiem un skaidrotu iespējamo sadarbību ar dažādu veidu analogām struktūrām, kā
struktūru, kuru komandējies un tā tālāk, un to darīt normālās valstīs, man tie jāklausās, ir kaut kādi idiotu zvani vai nevienkārši. Ārprāts, pie tām vēl 100% saistīti ar Krievijas spēcdienestiem. Es saprotu, ka viņa mērķis bija kāds īstenībā. Mērķis bija veikt provokāciju, varbūt ņemot vērā, kad Anglija arī kontrolē kaut kādā veidā telefonu sakarus, īpaši ārzemniekiem var būt, un ka kaut kur izskanot, teiksim, šādu sankcionālu valstu vēstniecību nosaukumiem, ka tur automātiski nostrādā uz šiem te atslēgu vārdiem kaut kādas programmas, un ka tur tagad sāks graudiņš šakarēt. Muļķības pēdējās, ja. Tāpēc es ieteiktu augstu godātam Zēbert kungam ar šādām muļķībām nenodarboties. Attiecīgi, ja ir problēmas ar veselību, tad es varu parekomendēt ļoti, ļoti labu neirologu, kas jums sniegs nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Par samaksu, diemžēl, jo pa velti, paši saprotat, ja. Ja es būtu pats, es pa velti sniegtu, bet es neesmu neirologs. Un vēl viens jautājums, pie kā man arī zvana visi un uzdod visādus variantus un saka, ka kā tā var būt, kad Pankrāto kungs ir aizpeldējis vicinot pleznus pāri Latvijas robežai uz Krieviju un aizmucis, un kā tas ir iespējams, un kur skatās mūsu robežsargi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Kas man ir jāatbild uz šo jautājumu? Tātad, ja saliek kopā pilnīgi visas viņa intervijas, kuras ir sniegtas jau tajā pusē, ja, tad tur var atrast kaut kādas, ja nemaldos, 9 vai 11 nesakritības, kaut kādās tur 10 intervijās, ja katrā viss ir savādāk, ja. Un, var redzēt, ka cilvēks tiešām, viņš ar kino kādreiz nodarbojās, un var redzēt, ka cilvēks ir pa daudz filmas saskatījies, pa Jamesu Bondu, un droši, ka Flemingu pārlasījies, varbūt arī Juliānu Simjonovu ir pārlasījies, un Štirlits, un viss pārējos, ja. Un variants, kad es bēgu no Latvijas, nevis bēgu no Latvijas, bet devos uz Latvijas robežu, pierobežas rajonu, 3 automašīnās, kur pirmā mašīna gāja kā izlūk mašīna, otrā veda mani un 3. mašīna aizmugurē bija paredzēta gadījumā, ja mūs aiztur avārijas, mākslīgas avārijas izraisīšanai, lai mēs varētu atrauties. Tas ir aptuveni tas stāsts. Ja? Tas nav, man pat smiekls nāk to visu atkārtot šo te visu humoru. Ja? Un kad tajā visā ir palīdzējuši valsts drošības dienesti esošie vai kādi tur bijušie darbinieki. Slima suņa murgi vai ne, pilnīgi slima suņa murgi, un jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas dzīvo pierobežā, un viennozīmīgi jums pateiks, cik tālu var tikt mūsu pierobežā un kur sākās visāda veida aspekti. Par aspektiem tuvāk mēs nerunāsim, jo principā tā ir arī klasificēta informācija, bet es varu pateikt, ka ne līdz kādai robežai neviens ne ar kādām mašīnām aizbraukt nevar, aiziet arī kājām nevar un tā tālāk, un vēl jau vairāk kaut ko pārpeldēt ar kaut kādām pleznām. Tas viss ir murgi pilnīgākie, slima suņa murgi. Ja? Tāpēc, ko es varu pateikt? Cilvēkam visdrīzāk, kad tas ir mans viedoklis, visdrīzāk, ka tika piegādāti dokumenti, saucās piesaga dokumenti. Piesaga dokumenti visdrīzāk, kad izgatavot Krievijas federācijā, visdrīzāk, ka pat oriģināli pie tām tie varētu būt kaut kādi 3., 4. valstu, kuras ir kaut kādas neitrāls status, nekur neietilpst un tā tālāk, visādu salu valstu, ja, un tā tālāk. Un tu mierīgā garā šodien ar parastiem kaut vai, parastākais variants vispār ar visdumjāko autostopu, ja. Tu vienkārši aizbrauc kaut kur līdz Čehijai, tur paņem nopērc biļeti un aizlido līdz Stambulai, un no Stambulas aizlidos Krieviju, un to viss beidzās. Tur var izdarīt vēl vienkāršākus šos visus gājienus, un nekā sarežģīt tur nav. Ticat man, ja. Un kur ir tas knifs, kāpēc tā visa nav patiesība, ko šis cilvēks stāst? Knifs ir tur, kad tas principā pasākums, kad ir kāds kaut kur no kaut kurienes jāizvāc ārā, tā saucās evakuācija. Un cilvēki, kas profesionāli ar to nekad nav nodarbojušies, viņiem tas liekas, ka tur viss tik drausmīgi sarežģīti ir un tā tālāk. Tad es jums varu paskaidrot, ja, kad evakuācija ir dažādu līmeņu, dažādu personu, no dažādām valstīm, no valstīm ar ļoti sarežģītu muitas
un robežu kontrolas režīmu, no valstīm ar sarežģītu pretizlūkošanas režīmu, no valstīm ar ļoti vieglu pretizlūkošanas režīmu, un no valstīm, kur vispār nekāda režīma nav, jo, piemēram, no Dānijas tikt uz Beļģiju, es nezinu, man liekas, tur vispār nav vajadzīgs nevienas dokuments, un tur ārprātīgāk alkohola reibumā var staigāt šurpa, turpa, atpakaļ un pa Nīderlandi vēl pa vidu blandīties un tā tālāk, ja, un problēma vispār nav nekāda. Savukārt, pamēģiniet iekļūt, piemēram, no Pakistānas Indijā, ja. Tur uzreiz ir nedaudz savādāk. Vai tagad, piemēram, iekļūt no Ziemeļkorejas Krievijai kaut vai, ja. Es nerunāju par Dienvidu Koreju vispār, ja. Tāpēc, un kas man izbrīna, es te kaut kādu laiku vienkārši neskatījos Latvijas internetu, neskatījos neko, ko rāda Latvijas mēdījis, pārsvarā lietoju Lielbritānijas kontentu, ja, un kas man izbrīna, ka, bet šādas visas muļķības tiek tiražētas baigākajos kvantumos, un viņas vēl komentē tur kaut kādi speciālisti. Tāpēc, ko es gribu vienkārši pateikt, ja, mīļie cilvēki, politiķi, žurnālisti un vispēc kārtas, kuri kaut ko grib pateikt, izteikt, pierādīt un izskaidrot un parādīt, cik viņi gudri ir, ja. Neskaidrojiet to, par ko jums nav nekādas sajēgas. Es vēl vienreiz saku, mums par armiju skaidro tie, kas armijā vispār dienējuši nav, kas tanki ir televizorā redzējuši labākā gadījumā. Mums par spiegu evokācijām skaidro speciālisti, kur vienu dienu nav vispār dienējuši nekādās specvienībās, nav nekad dienējuši nekādos specdienestos, vai strādājuši specdienestos, un tā tālāk, un kuri nav par karu spriež tie, kas vispār nekad nekur nav karojuši, visu pārējo, tas ir tie, kas nekad neko nav darījuši. Tāpēc, varbūt izdarīsim tā, ka to, kas ir šauri profesionāls, ja, lai komentē un savu redzējumu sniedz cilvēki, kas to tiešām sajēdz, vai kuri to zina no savas pieredzes. Jo es, piemēram, taču nespriežu par to, kā ir pareizi jāveic mākslīgā apsēklošana govī. Es to esmu redzējis, kā to dara, bet, man kaut kādas dziļas sajēgas par šo procesu nav. Tāpat kā es taču nemācīšu nevienu namu māti, kā ir pareizi jātaisa, es nezinu, kas tur jātaisa, kā jāvāri boršs, vēlns viņš zina, kā viņš ir jāvāri. Es personīgi viņu nevaru uzvārīt normāli. Esmu mēģinājis atklāt pasaku, nereiz nav sanācis tā, kā vajadzētu, nesanāk, tāpēc, ka tas nav mans, ja. Un tāpēc nomierināsimies, viss ir kārtībā, un kara nebūs šajā gadā jau 100%, ja, tiešām nebūs, tas ir izslēgts vispār. Krievi neko nav uzvarējuši, Ukraina neko nav zaudējusi, ja mēs tā pa lielam to visu runājam ļoti vienkāršās frāzēs, nevis tur kaut kādās konspiroloģijas teorijās ejam iekšā kaut kur un tā tālāk. Ja Amerikā uzvarēs Trumps, un visdrīzāk viņš uzvarēs, ticat man, kad Amerikas ārpolitikā attiecībā uz Ukrainu nekas neizmainīsies. Amerika neizstāsies ārā no NATO, nebūs tā, nomierinamies, visi nomierinamies un mierīgi ejam pie savām sievām, pie saviem bērniem, var ieņemt vēl 50, kuram veselība atļauj, un skatīsimies uz dzīvi pozitīvi, Vienīgais man jautājums, es nevaru saprast, kāpēc šitie kadri, taču ir kaut kādi kadri, ja, kas ir pirkuši tos elektrovilcienus, kāpēc viņi vēl nav aizturēti? Man tāds dumšs jautājums, tāds vienkārši ļoti sadzīvisks. Visu jums gaišu, un lai jums gaišs ir šis